Ņēmies Jevgeņijs Nerogals pirmā spēle šajā sezonā virslīgā. Kaut kas tiešām jāsaka neticams, kad Viktors Moros nolēma laist vārtos savas komandas faktiski tālu rezervistu. Lietuvas spēlē pret Portugāli, Eiropas U21 Eiropas čempionāta fināla turnīra fāzē, bet tagad jau ir pieteikumā Rīgas derbijā. Bet tomēr pāri visam, ja runājam par RFS, RFS Riga, un tieši ar to centra aizsargu pāri, nevis Černomordiju sastāvā, līdz ar ko paliek pie šādas izvēles Riga treneri. Šodien dosies laukumā, tad tas arī tiešām būs unikāls stāsts. To droši vien otrajā puslaikā sagaidīsim. Tagad pasīnās labi Markendā iekšā Sodlāk var Ramiras sasitiens un garām vārtiem Režinaldo un nebija tur aizmugurs. Arkādijs Skāra Nerogals, nevis garām vārtiem, bet Jevgeņijs. RFS 2023. gadā prime time, ka labākā RFS, un tāpēc Stipičam nav paveicies, bija grūts brīdis, kad ar to konkurēt. Tagad viņš uzskata, ka kaut kur pazaudējusi, izlaidusi gaisu RFS komanda, bet šī izlaidusi gaisu komanda gadrīz izvirzās vadībā lielajā Rīgas derbijā. Attālme Jānis Ikaunieks ar Nēru to labo, pēc tam bumba atlēts un Zelenkovs spēcīgi no vārtu priekšas. Un, pārdzīvo Jevgeņijs Nerogals, respektīvi RFS otrajā puslaikā uzbruks tiem vārtiem, kuros iesita Jānis Ikaunieks, bet tagad viņš piedalās arī vēl viens sitiens un gar pašu vārtu slabu, un uzminiet, kurš tas bija. Atkal Dmitrijs Zelenkovs. Vajadzēja šādi rīkoties, kaut Jemankendā. Pagaida vēl nav plosies tā kārtīgi, bet šeit ļoti viltīgi iespēja izgājis pretī vārtiem un Nerogals neaiztienas iespēju tukšos. Ramires un bloķēs šo bumbu Prēga. Vēlreiz Ramires, vēl nekas nav beidzies. Pat nepamana, kā karodziņu vicina tiesneši. Arī skaļš, arī silpi var nesadzirdēt, bet šķiet, ka visi šie notikumi jau aizmugures stāvoklī ļāva pabeigt epizodi tiesneši, kur G Mala krita ārā, bet šobrīd jau komanda, arī RFS komanda ir iegājusi spēlē, un labs futbols no abām komandām, interesants, aizraujošs, un gaidīsim otro puslaiku. Bija ko redzēt, bija ko apspriest, noteikti arī būs ko apspriest. Savu lēmumu un uzreiz sarkano parādīt Odišāriem, kurš, protams, ļoti pārdzīvoja, pēc tam Gruzija kapitulē ar 0-4, kaut gan Gruzija bija diezgan labas izredzes tikt ārā, bet tas sitiens no distances un Nerogals atkal otrā puslaika, nevis otrā puslaika, bet vispār puslaika sākums. Toniševa Odišārija un tālāk uz priekšu, tālā piespēle gan vairāk. Te gan izgainā jāspēlē Sviedrim nesekmīgi un Ikaunieks sitiens tukšos un vārti Jānis Ikaunieks pāri apkaklē, pāri galvai Sviedrim. RFS ir vadībā. Divas maiņas, tomēr divas maiņas būs. Izspēlēs stūra sitienu laukuma saimnieki. Markendā mēģina rehabilitēties, iespēlē gar vārtiem uz talos sitiens no gaisa un vārtos bumbā 1-1. Ātri atgūstas Rīga futbola klubu un triec ar grābumu tuvajā stūrī. Bet Karašīma dodas uz priekšu, jo šī Karašīma piespēlē pa labi. Šeit un šārie centrējums Sodlākumā, tur Darko, cīņā un sitiens un atvaras Viedris, vēl viens sitiens un atvaras Viedris un Karašīma vēlreiz un tagad bloķēts sitiens Lašaundi šārie pārgājas klabo malu, pēc tam vēl atkārtos, tagad uzreiz ar tam atkārtojumā Dmitrijs Zelenkovs vienreiz un pēc tam arī Jānis Ikaunieks no tālākas distances, bet arī šeit Zviedris paspēja sagrubēties un atvarīt bumbo. Krišjānis Zviedris ir atpakaļ, patiešām izlabo, rehabilitējas, parāda, ka ir labs vārdsargs, vairāk tādās situācijās, kad ir tiešām jāsargā vārds. Kā uz nestāv viņš atstāja laukumu, tas arī ir rādītājs, ka kaut kas nopietns varētu. Kritieniem par nespēlēšanu arī šajā neitrālajā Morisas vietā bija tukšs stadions, bet tagad Kontrerasam iespēja pazaudēt bumbu pēkšņi Lipušeks, iespēja Rīgā. Ļoti novēcās šeit īstenībā, ka tā bumba neielica vārtos, pēc tam, kad Kontreras to savāca. Šārie gribēja ātri izmest autu, jo redzēja, ka paklupā pēc divcīņas Toniševs, bet tā bumba ripoja, nodevīgi ripoja projām. Tagad Šārijas centrējums Sodlaukumā, nemaiņas pāri vārtiem Darko galva, tomēr tika atrastas Sodlaukumā šajā mačā, bet ticēt, kā negūst vārtus, ir grūti, protams, arī šādās brīžos, jo Baba Musā arī ļoti cienījams Sancensis. Tāpēc tas ir uzdevums uzreiz aizsardzībai pielāgoties, un redzējām iepriekšējā epizodē, viens uzvarēja divcīņā, nometa otram, un otrais devās uz priekšu, uzreiz arī devās priekšā. Tagad Jobs, ko dara? Jobs apsilējies pēc Sodlaukumā Rekšā! Marko Rekšā pret RFS! Un 2-1 Rīga vadībā galotnē! Kādas svinības pie stūra karodziņa, un jāsaka, ka Lāša Odišārī arī viens no spēlētājiem, kur labā centās klubs viņu dabūtu šajieni, bet izlaiž viņš Meisa Diopu, un tagad gan es varu atrast arī varoni, jo Meisa Diops ļoti aktīvs visā mača garumā, un tas, kas viņam pietrūka rezultatīvu darbību. Šeit pret viņu pārāks ir Toniševs, arī dos projām Toniševs. Toniševs, Diops pa labi ir, Diops brīvs ir, jo Odišārī neatgriežas. Diops iespēlē uz sitienu šeit, sitiens būs ir arī atvaira Nerogals, pēc tam arī savāc bumbu pēc Kontreras raidījumā. Kompensācijas laikā Rīga iespēja panākt 3-1, ja runājam par RFS glābiņiem. Tādi ir bijuši, nav jau tā, ka tikai neveiksmes galotnēs jāpret Rīga nepārāk.
beigas, bet pret Jelgavu sezonas sākumā 1-0, atceramies Lemāņča gols un galu galā pat par Supernova. Arī daudz aprunātajā mačā, arī Ervīna Pērkona izteikumi pēc spēles, bet arī tur RFS izrāva pat vēl uzvaru pašās beigās, tā kā prot šī komanda to darīt, arī, protams, Eiropas līgā pret Anderlechtu un tā tālāk. Tā kā ir šāda pieredze, bet vai šajā vakarā pret komandu, kurai Briest 12. uzvara pēc kārtas, Rīga ir ļoti lieliskā formā, vai to izdosies paveikt Viktora Moroza komandai? Savāds bumbu Djobs. Jā, viņš tiešām šo maču arī daļai uztaisā. Iespēja tagad pa kreiso jau malu doties iekšā. Gar vārtiem piespēle Regža vēlreiz. Regža neset, bet Djobam gribēja atdot. Tagad sitiens ir un vārtus stūri. Agrā! Vēlreiz Ahmets Agrā! Gūst vārtus un Rīga pāriet šo derbi. Skonto stadionā ir Rīga komanda un Andris Treimanis signalizē par mača beigām. Liels panākums Adriana Guļas vadītai komandai. Rīga uzvar.